Labrīt! Es vēl joprojām atrodos Malaizijā un gaidu savu taksi, kas man tālāk aizvedīs uz autoostu. Tad es ņemšu autobusu un braukšu uz Kalnu novadu. Kas manī tur sagaida? To vēlāk redzēs. Ļoti tīras un modernas autoostas, ļoti daudzos stāvos, pat masāžas krēsli. No sākuma es skrēju, jo īsti nezināju, uz kurien man iet un ko, bet tad ar laimi viena vietējā pateica, kur jāiet ir, bet riktīgs gigants. Un spīd un laistās, tā kā lidostā es būtu. Oho, kāds foršs autobus. Esmu ieradusies vienā no galvenajām Malaizijas kalnu pilsētām. Tās nosaukums ir Tanah-Rata. Ceru, ka izrunāju pareizi. Šajā pilsētā ir daudz vēsāks. Tādēļ arī daudzi ļaudis brīvdienās no Kuala-Lumpura ir iecienījuši braukt uz šejieni, lai atpūstos no lielā skrējiena nedēļas, kā arī izbaudītu vēsāku gaisu. Lai apskatītu tējas plantācijas un apkārtējo dabas skaistumu, daudzi izvēlas doties tūrēs, bet es izvēlēšos citu variantu. Došos pa vairākām takām. Tā man būs vairāk laika izbaudīt ainavas. Sāku savu pārgājienu. Vispirms man ir jāiet pa taku numuru 10. Un vēlāk jau būs jāizvēlās cits maršruts. Iespaidīga taka. Labi, ka nav lietus lejīs, jo savādāk būtu ļoti slideni. Es jau dzirdu, kā visādi kukaiņi sīc un dūc. Aizmirsu, protams, nopūsties. Bet labi, kad mājās ir pūšamais. Tas ļoti labi noder, vai ne? Šādi izskatās mana taka. Patreiz tīri normāli, vienīgais vajag
uzreiz tāds stāvums augšā jākāp. Gaidīju mazliet lēzenāku. Foršs skats pavērās. Tā, mēģināsim kāpt augšā. Ceru, ka tādas vietas būs vairāk, tad man būs vismaz interesantāk kāpt. Es nezinu, pa kur pusi iet. Es mēģināšu pa šādu. Saknes, daudz kokus. Saknes var redzēt. Iespaidīgi. Es domāju, ka es diezko daudz cilvēkus nesatikšu, kas arī kāpj augšā. Tādas skaņas, visādi siseņi un putni. Vēl viena virve. Iepriekš es teicu, ka es ceru, ka būs tādas vairākas, bet ejot visu laiku augšup pa tām saknēm, es nemaz baigi negribu vairāk tās virves. Gribu vai negribu, jākāp vienalga. Saknes ir ne tikai pa lejas auguši, bet arī augšā iet pamatīgi zari, no kuriem jāuzmanās. Baigi iepauzēt nevar, jo tad uzreiz ir kukaiņu mākonis man virsū. No tās tā ir veicīgākais. Taku ir ieteicams iet ar garām biksēm, jo, kā redzat, zāle visu laiku sitas pret kājām un dažkārt ir asa, kā arī apavus jāizvēlas ir īstos, nekādas sandales un čības šoreiz nederēs. Ļoti labi, ka šodien nav lietus. Ja būtu lietus, tad es visticamāk atceltu šo gājienu, jo tas būtu diezgan traki iet lietainā laikā pa tādām saknēm un kad slīd. Vēl pāris metri, un tad jau skatu punktu būšu sasniegusi. Jā. Un man pavēras pirmais skatu punkts. Tāda aizaususies. Drīz pirmā taka sadalīsies, tad turpināšu maršrutu, iešu tur lejā, un tad tas gaiši zaļais būs tējas plantācijas. Pamatīgs kāpiens būs jākāp vēl.
Bet tas būs to vērts. Un apakaļ mežā. Pie odiem. Es domāju, ka es būšu vienīgā šeit takā, bet izrādās diezgan cilvēki iet. Tāds skaists puķītes. Bet tā paparde, jopcik, pasteļas. Es varētu vienkārši noslēpties. Jūs man nemaz neredzētu aiz viņas. Labs. Iedomājieties, kā būtu iet šo taku ļoti agri no rīta vai vēl vakarā. Tie koki visi tik baisi izskatītos. Tas būtu īsts izaicinājums. Tie koki izskatās vienkārši tik spocīgi. Tā slīd šeit. Pa virvi jālien lejā. Jāsāk skatīties divreiz, pirms es pie kāda koka pieķeros. Jo sāk būt diezgan tādi nedraudzīgi tie koki. Trepes pielikuši man. Nedaudz sanāca nomaldīties, aizgāju pa ne to ceļu, kaut kā ilgi nebija norādis, un es vispār nespēju, kā tas varēja būt, kad es neredzēju visu to ceļu, kur iet. Bet ceru, ka tagad es eju pareizi. Es nezinu, kas pa aizām man te sāk būt. Diezgan slīd šeit ejot. Gudri cilvēki gāja pa virvi, bet es ne pa to pusē gāju. Es teicu, ka jāuzmanās ir no asiem augiem, bet izrādās, ka arī jāuzmanās ir no dzīvniekiem, jo iepriekš es redzēju čūsku. Ka tur pilsēta tāluma. Jā, iepriekš es redzēju čūsku. Te varētu arī būt tāds baigais biezoknis, kur man jāiet tagad cauri. Rokas jātur gaisā, lai neskrāpētu.
Ja kāds domā, kāpēc es šī brīdī filmēju, jo tā, ka brīžiem nav diezko droša, tad varu parādīt, ka manas rokas ir pilnībā brīvas un tas ir droši, jo abas rokas ir brīvās. Tie ceļi, es teiktu drīzāk, ka tie ir bezceļi, nevis ceļi. Kaut kāds dīvainas takas, pa kurām man jāpadomā, kā iet. Vai kāds no jums savā atvainājumā izvēlās tādas maršrutas kā es? Rītīgs piedzīvojums. Te ir šaurs un netīrs. Beidzot, es iznācu uz asfalta ceļu. Man jau likās, ka tā trakā taka nekad nebeigsies. Kāds netika līdz tējas plantācijām. Un tur jau mazliet paveras tēju plantācijas. Nu, paskatieties, kāds skaistums. Kamerona Highlands varētu dēvēt par Malaizijas zaļo paradīzi kalnos. Reģions slavens ar glēznainām tēju plantācijām un vēsāku klimatu, kas izcili piemērots, lai dotos uz kādu no meža takām. Šajā reģionā šīs nav vienīgās tēju plantācijas, tādas ir ļoti daudz, un es ceru, ka man rītdien izdosies apmeklēt vēl vienu, bet neko nesolu. Visā šitajā gājienā man visvairāk apbēdina tas, kad es nepagaršošu to tēju, jo viss jau ir ciet, pat tolis ir aizslēgts ciet. Diemžēl skaistākās naktsmītnēs man sanāk nakšņot tikai vienu nakti, un šī ir viena no tām. Ārā ir burvīgs dārzs. Es nezinu, vai es jums vēl tur iešu parādīt, jo esmu diezgan nogurusi, bet paskatieties, cik mīlīgi iekārtots, ļoti skaisti. Un vannas istaba. Par šo es maksāju 25 eiro par naktī. Un tagad laiks ātri uz dušu un vakariņas jau mani gaida. Dodos es uz vakariņām un netipiski ir sajust tādu vēju un iet ar garām rokām vispār džemperī. Kuala-Lumpurā ir pavisam savādāk, bet te tāds forši, atsvaidzinoši. Vakariņās uzēdīšu zivi, lai rītdien man būtu spēka, bet es vēl nezinu, vai rītdien no rīta gulēt kā visiem slinkiem, vai atkal ekonomēt uz savu miegu un celties agri, jo agri augšā un doties pārgājienā. Ko es darīšu, vēl nezinu, bet līdz rītam. Labu apetīti! Labrīt! Šodien es piecēlos 5 no rīta augšā un gribēju braukt skatīties, kas tad tēju plantācijām saule uzaust. Bet laukā lietus ļoti lija, un tādēļ es aizgāju apakaļ gulēt, jo domāju, ka tāpat tur nekas noskata nebūs.
Par laimi tagad lietus ir pārstājies, un es dodos brokastīs. Vai redziet, kalnos vēl aizvien ir riktīga migla redzama. Es esmu ieradusies jaunā tēju plantācijā. Paņēmu 3 dažādas tējas. Jā, es dzeršu daudz tēju. Jāpamēģina, kādas garšas ir. Kamēr laukā lietus līst, izbaudīšu savu tēju un cerams vēlāk pāries un varēšu pastaigāties un nobaudīt skaisto skatu. Te jau var redzēt, ka mazāk turistiska vieta. Te nav ieejas maksas jāmaksā. Es nobaudīju 3 dažādas tējas, bet laikam es paņēmu kaut kādas neriktīgās, jo visas garšoja ļoti līdzīgi. Bet tas nekas, vismaz es varēju nobaudīt tēju, jo apmeklēt tējas plantācijas un nepagaršot vispār tēju, pat ja tā nav tavā gaumē, būtu diezgan bēdīgi. Es paņēmu privāto šoferi, lai atbrauktu uz šīm tējas plantācijām, jo savādāk nemaz nevar te nokļūt. Un vēlāk jau ar autobusu es došos atpakaļ uz Kuala Lumpuru. Vismaz man ir pāris stundas laika, lai pabaudītu šos skaistos tējas kalnus. Nu, burvīgi ir, taču piekritīsiet, vai ne? Tā mana īsā tūre beidzās. Ar šādu mašīnu es pārvietojos. Bija ļoti izcili un nevar salīdzināt šo redzēto tējas plantāciju ar vakardienas. Šī bija burvīga. Es zinu, ka šajā apkārtnē ir arī daudz puķu audzētavas, kā arī zemeņu fermas. Daudzi turisti izvēlās apmeklēt tās, bet es labāk apmeklēju tējas plantācijas, dodu priekšroku tam. Kā arī mans šoferis stāstīja, ka zemenes ir skābas un pārcenotas. Tas esot tikai priekš turistiem, tādas nelielas lamatas. Labi, ka es neapmeklēju. Un vispār tēju plantācijas sākās periodā, kad valdīja Briti, un to var redzēt arī šur tur
telefona būdiņa ir palikusi un daudzas ēkas ir ļoti līdzīgas kā Anglijā. Ar šādu autobusu es došos uz Kuala Lumpuru. 4 stundas ceļā jāpavada būs. Iepriekš es jums aizmirsu parādīt savu galveno autobusu. Paskatieties, kāds skaisti. Un krēsli ir ļoti ērti. Var kārtīgi atlaisties un ir gultiņa. Šis nav īstais režīms. Un apakšu arī var izlaist. Ir arī uzlādes. 4 stundas braukt. Var kārtīgi gulēt. Un ātri paiet laiks. Mans Malaizijas ceļojums ir noslēdzies, un laiks doties ir atpakaļ uz mājām. Ja vēl neesi redzējis, tad iesaku noskatīties iepriekšējās sērijas par savvaļas piedzīvojumiem Borneo salā. Paldies, ka skatījies, vai kā teiktu malaizieši, terima kasih.